Sveicināti, mani sauc Juris Mīns, un šis ir videoblogs uz vārtu līnijas. Kā redzams, pavasaris ir iestājies, vai arī lēniem, bet pārliecinošiem soļiem iestāsies. Un tāpat ir arī ar Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēlēm, kas jau šodien startēs dažādās Amerikas un Kanādas pilsētās. Tā 2012. gada pavasaris, protams, neiztika bez pārsteigumiem, gan pozitīviem, gan negatīviem, bet par negatīvo mēs šodien negribam runāt, runāsim par pozitīvo, jeb šo Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēlēm, kurās piedalās 16 labākās komandas. Sāksim mēs ar Austrumu konferenci, kurā arī spēlē Ottavas Centārs, kas Latvijas hokeja līdzekļiem ir interesanta ar Kaspara Daugaviņa sniegumu, startiem, veiksmēm un neveiksmēm. Tātad pirmajā kārtā viņiem būs jāsacenšas ar Austrumu konferences labāko komandu New Yorkas Rangers. Protams, īstenībā jāsaka, ka abu šo komandu sezonas galējais rezultāts ir pārsteigums. Gan Ottavas Centārs, gan New Yorkas Rangers. Sāksim ar Ottavas Centārs, kāpēc tas ir pārsteigums un ko no viņiem var sagaidīt tālāk. Tātad Ottavas Centārs. Pirms sezonas daudz, tā skaitā arī es, prognozēja, ka viņiem šī sezona būs pārbūves zīmē, komanda mainīsies, jo īstenībā līdz šim viņu panākumi bija tādi, teiksim, ļoti viļņaini. Un tā īstenībā arī tika sagaidīta šī sezona. Kas notiks beigās, kā paši redzat, viļņi turpinās, bet šajā ziņā tas ir visai pozitīvi, jo komanda ir iekļuvusi izslēgšanas spēlēs. Tāda pirmā kārtā, kā jau minēju, viņiem pretinieki būs no Ņujorkas, kuri savukārt arī, viņi bija laba komanda, arī pirms sezonas tā tika uzskatīts, bet pirmo vietu Austrumu konferencē, viņiem neprognozēja, un viņi, teiksim, tā ir uzlikuši bišķīt augstāk nekā gaidīts, sauksim to tā. Un tāda pirmā kārta, kas šajā sērijā ir izšķirošie momenti, ko es, teiksim tā, dažus gribētu uzsvērt. Pirmais tas ir Ottavas uzbrukums. Ottavas uzbrukums ir labs, viņi to arī pierādījuši sezonas laikā, un tas ir tās iespējas, ar kurām viņi var uzvarēt. Daniels Alfredsons, Jasons Spetsa, Milans Mihaliks un attiecīgi arī pārējais, atbalstošais sastāvs, viņiem ir ļoti labs uzbrukumā. Aizsardzība un vārtsargu līnijas, protams, ir labāka Ņujorkai, īpaši jau vārtsargu līnijiem, kur Henriks Lundqvists, tas ir šīs sezonas Vezenas balvas top kandidāts un arī, teiksim, vispēdējo pēclakauta ēras viens no labākajiem vispār hokejistiem un, teiksim, tas, kas simbolizē pēclakauta ēru iespējams, zināmā mērā. Un līdz ar to arī Ņujorkas komandai būtu jādomā par aizsardzību, stabilu vārtsarga spēli, un ja tā būs, teiksim, Ottavas komandai nav daudz izredzu, lai arī kā daudzi, teiksim tā, intrigu mīļotāji ir minējuši to, ka regulārajā sezonā Ottava no 4 spēlēm 3 ir uzvarējusi Ņujorku. Taču, kā runā, teiksim, arī jau runā par neērtējiem pretiniekiem, bet parasti tie neērtēji pretinieki ir tā, ka līdz pirmajai reizē, kad dabū pa degunu, un play-off spēles ir tieši tad, kad ir jāsit pa degunu, un tas arī tiks darīts. Tātad, var teikt, ka personīgi es, lai arī, teiksim, būtu par Kaspara Daugaviņa labu sniegumu šai sērijā, un jo viņam ir, teiksim tā, tas nākotnē ļoti nozīmīgi, bet kā Ottavas komandai es neticu, un prognoze ir 4-2 Ņujorkas labā. Otrais pāris, tas ir Bostona, pagājušā gada čempioni, un Vašingtona mūžīgie, vai sauksim to tā, pretendenti. Šo divu komandu pāris ir īstenībā ļoti interesants, jo pirms sezonas viņi abas šīs komandas bija viena no līderiem, prognozēs bija augšā pašā, bet sezona tās sadalīja, teiksim tā, ļoti dažādās vietās. Bostona bija 2. austrumos, Vašingtona 7. Tad ko var sagaidīt no šī pāra? Bostona, tā ir, manuprāt, klasiska, es pat teiktu, ideāla play-off komanda. Labi vārtsargi, stabila un droša aizsardzība un arī ātrs, agresīvs, uz spēka spēle balstīts uzbrukums.
Vašingtona savukārt, tā ir, protams, Aleksandra Ovečkina komanda, arī Aleksejs Savina, Niklasa Bekstrēma, tas ir tehnisks hokejs, ātrs, un attiecīgi, jā, regulārā sezonā viņu var spēlēt, playoffā, līdz šim nav viņiem izdevies. Tas, tā teikt, pierādīts savu varējumu, un tās prognozes līdz šim viņi nav attaisnojuši. Vai tā izdosies šogad? Protams, mēs skatīsimies, redzēsim un arī vērtēsim. Bet pašlaik jau var teikt, ka šī atkal būs spēle, kad vienas komandas uzbrukums, tas ir Vašingtonas uzbrukums, spēlēs pēc Bostonas aizsardzību un vārdsargiem. Tas ir otrās komandas, kas ir īstenībā augstāka favorīti, un tāda favorīti sanāk šogad spēlē no aizsardzības, sauksim to tā. Jā, tātad Tims Tomas, Tukarasts, tas jau būs, teiksim, viņu līderi komandas, un arī tas būs ļoti, ļoti atkarīgs no tā, un arī Zdanočara, protams, kā bez viņa. Un kā viņi nospēlēs, tā arī šī sērija, tā teikt, izvērtīsies, bet attiecīgi Vašingtonas komandai, protams, Ovečkinas spēle, kas ir pēdējā laikā uzlabojusies šo sezonu, arī Bekstrēms ir atpakaļ ierindā, bet jāsaka īstenībā, ka viss jau nav tik rožaini, kā izskatās Vašingtonas komandai, jo vārdsargu līnija viņiem ir vāja pašlaik, teiksim, tā priekš playoff spēles, jo Tomas Švakuns ir savainots, Mihals Noivirts arī tāpat, un par viņu piedalīšanos playoff spēlēs nav nekas zināms. Līdz ar to es prognozēju 7 spēļu sēriju un 4-3 Bostonas labā. Trešais pāris – New Jersey Devils Floridas Panthers. Šeit atkal jārunā par pārsteigumiem, drīzāk Floridas sakarā, jo Pantherām pirms sezonas arī es neprognozēju nekādus dižos sasniegumus pavasarī jau, bet viņi, kā jau Pantheras, tomēr dzīvnieki ātri un tādā ziņā, līdz ar to viņi atradās 3. vietā beigās konferencē, tas ir savas divīzijas uzvarētāji bija, un attiecīgi spēlē play-off spēlēs. Ar New Jersey komandas gan viss ir daudz maz skaidrs, jo pagājušajā viņi bija nepārāk sezonas starts, pēc tam viņi uzņēma apgriezienus, beigās viņiem spēka nepietika tomēr, bet šodien viņi turpināja to, kas bija iesākts. Un Ilja Kovaļčuks, Martins Brodērs, Patriks Eliāšs, viņi savu darbu padarīja, viņi jau, teiksim, tā ir sevi pierādījuši kā labi spēlētāji un tie, kas var komandu bišķi pavlikt, kur vajag. Un tāds New Jersey komandas, tā teikt, vieta nav bišķi pārsteigums. Un jā, viņi arī spēlē izslēgšanas spēlē šo sezonu, tie, kas ar Floridas Panthers. Ko es gaidīt no šī dueļa? Protams, šeit ir īstenībā interesanta situācija, jo faktiski favorīti nosacītie nav nekādi favorīti, jo Floridas komanda ir visai interesanta un savus galvenos panākumus uzbrukumā balsta uz vairākumu, kas viņiem ir, teiksim, tā elites līmenī, taču spēle 5-5, viņiem, teiksim, tā ir nepārāk laba un zem vidējā līgas līmeņa. Tas arī var atsaukties izslēgšanas spēlēs, jo tur tomēr tā atbildība ir lielāka un komandas var mazāk noraidīties, un līdz ar to, pie tam ir tā komanda kā New Jersey Devils, disciplinēta aizsardzības vēl joprojām komanda, un arī attiecīgi vārdsargs Martins Brodērs, lai arī viņam šī ir pēdējā sezona, šī līguma pēdējā sezona, viņa iespējams arī vispār pēdējā sezona, tomēr aizsardzības hokejs ir tāds, disciplīna, tomēr tas ir tas, ar ko New Jersey Devils arī ir slavena. Tāpēc var nesanākt Floridas komanda izdarīt to, ko viņi vēlas izdarīt, un attiecīgi arī šeit ir tas jautājums par to, ka pirmā maiņa ir, teiksim, tā dominantāka daudz. Protams, priekš pirmās maiņas nav šoki, bet, teiksim, priekš pārējās komandas un kopējiem sasniegumiem tas neko labu nesola. New Jersey komanda tas attiecīgi atkal ir pāris līderi, tas pats Kovaļčuks un Eliāšs, arī Adams Henriks, šosezonu debitants, tīri labi arī parādījies sevi. Un viņiem tas tomēr ir daudz vienmērīgāk un attiecīgi uz playoff spēlēm komanda ir, manuprāt, daudz gatavāka. Un tāpēc prognoze 5 spēlēs New Jersey komandai būtu jātiek galā ar Pantherā un attiecīgi 4-1 New Jersey labā. Tātad mēs beidzot esam nonākuši pie 4. un 5. vietas dueļa. Tas ir Pitsburgas Penguins un Philadelphia Flyers. Šis duelis ir pats interesantākais, manuprāt, un iespējams tas arī playoff šīs
šī gada play-off interesantākais duelis būs, jo ne tikai tāpēc, ka šeit tie, kas 4. un 5. konteksts tīri teorētiski jābūt vislīdzīgākajiem dueliem, bet arī tāpēc, ka tieši Pitsburga un tieši Filadelfija. Jau sezonas izskaņā viņiem bija, teiksim tā, nelielas radošās nesaskaņas, bet viņi spēles beigās sarīkoja kātiņu 5-5, un arī play-off spēlēs tas arī varētu būt viens no aspektiem, kāpēc un kā šī sērija vispār risināsies. Un šeit attiecīgi jārunā par to, ka komandas ir visai zvaigžotas, sevišķi jārunā, protams, par Pitsburgas Penguins, kur ir Evgenijs Malkins, Sidnijs Crosbys, Eriks Sāls, Marks Andrefleri un tālāk. Filadelfija iespējams nav tādu līderu, izteikti spilgt individuāli meistarīgu spēlētāju, bet toties viņiem ir komanda, viņiem ir ātrs agresīvs hokejs, agresīvi ceļš ir uzbrukuma zonā, arī Vārtsargis šo sezonu, it kā viņiem jābūt labākiem, tas ir Ļabris Galovs un Sergijs Bobrovskis, un attiecīgi arī jāpiemina tas, ka gan Pitsburga, gan Filadelfija ir divas komandas, kas spēlē ļoti uzbrukošu hokeju. Tās ir divas komandas, kas spēlē uzbrukumā ļoti izteikti, divas labākās pēc vidēji spēlē gūtajiem vārtiem. Un tas nozīmē, ka uguņošana šeit ir garantēta, un neviena no komandām, teiksim, aizsardzības ierakumos nedomā. Ierakties un teiksim, gaidīt kaut kādus pretuzbrukumus vai kaut ko vēl. Tieši tāpēc šī sērija, kā teicu, ir pat interesantākā, ātras, uzbrukošs, agresīvs, hokejs, iespējams arī būs kautiņi, iespējams tas būs vēl, tā teikt, izteiktāk kā pagājuši gadu Vancouveras un Bostonas fināla duelī, fināla sērijā, Stanley Kausa, un līdz ar to, līdzjutējiem hokeju būs ko paskatīties, bet, teiksim, ja ir jāprognozē, tad tomēr uzvaros dodu Pitsburgai un 7 spēlēs. Tagad ievērsīsimies Rietumu konferencē, tas ir pāri Amerikai uz otru pusi, un arī uz Kanādu nedaudz aiztiksim Kanādu, jo pirmajā duelī, teiksim tā, labākā komanda šo sezonu Rietumos bija Vancouvera, un attiecīgi 8. labākā bija Losandželesa no Kalifornijas. Teiksim tā, visai silta štatam, bet hokeju tur arī spēlē Kāvaru, un pie tam spēlē neslikti Kāvaru nojaust. Un tāda Losandželes Vancouvera, ko es gaidu no šīs spēles. Īstenībā vienīgā iespēja, kā šo sēriju var nobeigt sādāk nekā tiek prognozēts, tad tas ir Losandželesas komandas, Kings komandas spēle no aizsardzības, izteikti spēle no aizsardzības ar pretuzbrukumiem, kur attiecīgi līderiem komandas, Andža Kopitāram, Maikam Richardsam, Jeffam Carteram, ir jāparāda, ka viņi tomēr ir līderi un tomēr regulārā sezonā viņu, teiksim tā, ne īpaši augstā rezultāti bija, teiksim tā, izņēmums, un izslēgšanas spēlēs viņiem beidzot ir jāatceras, teiksim tā, ka tad, ja ne tagad, un attiecīgi viņiem jāspēlē no aizsardzības, un jāatbalstās uz Jonathana Kvika spēli vārtsarga, kas arī īstenībā ir pēdējās sezonas pierādījis kā ļoti labs vārtsargs, un tas ir vienīgais scenārijs, pēc kādā komanda var uzvarēt. Attiecīgi Vancouverai galvenais vienīgā iespēja, kā viņi kaut ko var izdarīt, ne tā, tas ir, viņi paši var zaudēt, ja apspēlēt paši sevi, jo faktiski nav daudz tādu lietu, kur viņi piekāptos Losandželesas komandai, jo viņiem ir gan brāļi Sedini, viņu brāļi, gan arī pārējā komanda, attiecīgi, protams, viņus ļoti labi atbalsta, un arī Roberto Langā vārtsargs, kas ir play-off vārtsargs, un var komandu izvilkt arī tad, kad viņiem neīpaši labi iet, un tāds, tas ir Vancouverai galvenais ir nesākt izdomāt jaunu velosipēdu sezonas noslēgumā un spēlēt tā, kā viņi spēlēja, izmantot visu laukumu, kā viņiem tas ļoti labi sanāk, kontrolēt ripu, un teiksim, tā spēlēt tādu arī nedaudz agresīvu, aktīvu uzbrukuma hokeju, izmantojot uzbrukuma savas labākās iespējas un attiecīgi ir mierīgi. Vismaz pirmajā kārtā viņiem ir mierīgi jānoved sērija līdz galām. Tātad, 5 spēles maksimums, bet es saku 4-0 Vancouveras labā. Tātad, nākamais pāris Rietumu konferencē, tā ir San Jose Sharks un St. Louis Blues. Ja pareizāk sakot, St. Louis Blues un San Jose Sharks, jo St. Louis šo sezonu arī ir nospēlējusi labāk nekā no viņiem gaidīts.
Un paldies jāsaka par to abiem diviem vārdsargiem, Benam Bišupam un Jaroslavam Halākam. Un attiecīgi arī, protams, pārējai komandai, jo ne jau tikai vārdsargi ir tie, kas atrodas laukumā. Bet te pašā laikā viņu playoff perspektīvas neuzskatu, ka ir pārāk rožainas, jo ir tas, teiksim, tāds sindroms komandā, vai ne sindroms, kā kurš grib tā to sauc, ka labas regulārās sezonas komandas nevienmēr ir labas izslēgšanas spēlēs. To arī San Jose parādīja savā laikā, bet šajā gadījumā ir nedaudz cits aspekts, jo komandas, kas ir necerēti labi aizvadījuši regulāro sezonu, viņām jābūt no motivācijas cīnīties izslēgšanas spēlēs. Un viņi jau ir sasnieguši to, ko gribējuši, un jau, protams, psiholoģiski ir tās atslābums, un viņi jau, teiksim, tā spēlē, neteiksim, ka bez emocijām, bet, nu, teiksim, tādā gaidot jau vasaru, gaidot golfa sezonu un tā. Savukārt, San Jose, viņiem pretī liek tieši otrādāk, viņi jau iepriekšējās sezonas paši bija tā komanda, kas labi aizvadīja regulāro sezonu un playoffā, teiksim tā, atklāti izgādās regulāri. Tad šogad viņi vasarā veikuši nelielus pārkārtojumus un lai arī regulāra sezonā vairs nebija tik labi, iespējams tieši tāpēc viņi krāja spēkus un gatavojās playoffam. Un šodien viņiem ir ļoti liela motivācija spēlēt, vismaz pirmokārt viņiem ir jāpārvar, jo savādāk viņus var nesaprast. Un tad, manuprāt, šo komandu var izformēt un taisīt no jauna. Un viņi to paši ļoti labi apzinās Jotans, Tortons, apzinās Antiniemi. Un attiecīgi viņiem tīri uz psiholoģiju, tīri uz to, teiksim, gribēšanu. Viņi šo sēriju arī var paņemt. Un es saku, ka viņiem var pietiks 6 spēļu. Phoenixa un Čikāgas nākamais mūsu apskatāmais duelis no Rietumu konferences. Ko var pateikt par šo pāri? Tātad noteikti tās ir, teiksim, tā divas dažādas komandas, dažādas spēles sistēmas, dažādas filozofijas. Jo Phoenixa, tā ir komanda, kas spēlē kā komanda, jo viņiem, teiksim, tā ir Shanks Downs, ilgadējais līderis un, teiksim, pārējie labi hokejisti, bet tomēr atkal jārunā, ka viņi nav izteikti individuāli spilgti spēlētāji, savukārt attiecīgi. Čikāga ir Patriks Kane, Jonathan Taves un pārējie, tā teikt, un ko. Un, teiksim, viņi ir līderi, attiecīgi tieši no līderu spēlēs ir atkarīga Čikāgas vieta un arī sniegums izslēgšanas spēlēs. Ja pievēršamies attiecīgi katrai komandai bišķi sīkāk, tad ir jārunā par to, ka Phoenixa ir tā komanda, jo sliktāk komanda vienībai iet biznesā, jo labāk komanda spēlē uz ledus, jo, kā zināms, viņiem jau ilgadējas problēmas ir ar īpašnieku jaunu atrašanu, ar biznesu, jo Phoenixa un Arizonas Tuksnesnes nav tā vieta, kur labi spēlēt hokeju, bet tomēr pati komanda viņa rada labu sniegumu, iekļūst ik pa laikam, var teikt, pat regulāri iekļūst izslēgšanas spēlēs, kā viņiem tālāk ir, jo tas ir cits jautājums, bet, nu, teiksim, jā, viņi spēlē, viņi cīnās, un tas īstenībā ir labi, un arī, ja runā par tieši jaunā īpašnieka mēģinājumu, atrast jaunu īpašnieku, tad tas var būt ļoti būtisks arguments. Savukārt Čikāgai viņai ir pašlaik, tā teikt, neliela identitātes krīze pēc izcīnītās Stanley Kausa pāris sezonas atpakaļ, kad bija jādod liela daļa komandas, jo viņi vienkārši tīri budžeta dēļ nevarēja atļauties turēt tos spēlētājus, kas viņiem izcīnīja to kausu. Un attiecīgi viņiem uzreiz radās problēmas, un tāpēc viņi pašlaik ir tikuši daļēji pāri tām, tomēr viņi vairs nav tā komanda, lai par viņiem varētu runāt kā par, teiksim, tādiem izteiktiem līderiem. Protams, viņi var pārsteigt kādu vietām un pat arī var arī izcīnīt Stanley Kausa šodien, bet tad drīzāk būs kaut kas nepārāk likumsakarīgs, skatoties pašlaik uz to komandu. Un tieši tāpēc, ka viņiem ir problēmas ar aizsardzību zināmā mērā, viņiem arī vārdsargs Korijs Kraufords, nu, teiksim tā, neteiksim, ka ir slikts, bet tomēr priekš playoff spēlēm nepārliecinoši, un tāpēc, attiecīgi runājot par Čikāgas komandas jārunā ar zināmu piesardzību,
ja viņi, teiksim tā, būs uz viļņa, viņi var panākt lielas lietas, ja viņi nebūs uz viļņa, attiecīgi viņiem play-offs beigsies pirmajā kārtā, un es uzskatu, ka viņi nebūs uz tā viļņa, viņiem play-offs beigsies pēc 7 spēlēm pret Phoenixu. Tātad, un visbeidzot, pēdējais rietumu konferences spēles, tas ir Detroitas Red Wings un Nashvillas Predators. Atkal šeit jārunā par 2 līdzīgu komandu spēli, jo tāpēc viņi arī ir 4. un 5. komanda. Un šeit, kas ir vēl interesantāk, ka spēlē, teiksim, tādas 2 ļoti saudabīgas komandas. Par Detroitas Red Wings hokeja faniem droši vien viss ir skaidrs, tā ir tāda veterānu komanda, kas play-off spēles ir apēdusi nevienu pudu saules, un šeit viņiem attiecīgi arī ir vienkārši jāspēlē. Vai veiksies vai neveiksies, tas tik jāteic, bet viņiem ir jāspēlē, un viņi zina, kā uzvarēt. Savukārt, ja runā par Nashvillas Predators, tad tā ir komanda, kam šo sezonu daudzi eksperti prognozē pat arī Stanley Kausu, lai arī cik tas iespējams neloģiski neliktos, bet tā tas varētu būt, jo Nashvillai ir All-Stars līmeņa aizsardzība ar Shea Weberu un Ryanu Sutaru priekšgalā. Viņiem ir Pekarīna vārtos, tas ir arī ļoti būtisks arguments. Vienīgais, kur viņiem līdz šim bija nelielas problēmas, tā bija uzbrukošā līnija, jo, teiksim tā, labā aizsardzība, teiksim, tika kompensēta ar neizteiksmīgu uzbrukumu, bet sezonas izskaņā komandai pievienojās no kontinentālās hokeja līgas atpakaļ pārbēdzējs Aleksandrs Radulovs, un viņš arī sezonas izskaņā parādīja, ka viņš prot spēlēt hokeju arī NHL līmenī, nav aizmirsis, kā tas ir darāms, un darīja to rezultatīvi, bija viens no līderiem, un tieši tāpēc var teikt, ka īstenībā Nashvillas komandas sniegums ir atkarīgs no Radulova snieguma, ja tas būs labs, komanda tiks tālu, ja tas nebūs labs, attiecīgi komandai var rasties problēmas, bet tas nenozīmē, ka viņi netiks tālāk. Un, attiecīgi, Radulova arī vērtību pierāda nesenās ziņas par to, ka Nashvillas komanda viņiem piedāvāja 4 gadu līgumu par 9 miljoniem sezonā. Komanda saprot, ka Radulovs ir tas, kas viņiem ir vajadzīgs. Gan šajā play-offā, gan arī nākotnē, ja komanda domā par panākumiem. Un attiecīgi tāpēc arī jāsaka, ka Nashvillas komanda ir tāds visa play-off turnīra melnais zirdziņš. Ja viņiem paveiksies, tad viņi tiks tālāk. Ja attiecīgi viņiem nepaveiksies, tad attiecīgi arī jārunā par aizsardzību un par to ideju, ka, ja jums ir labs uzbrukums, jūs varat uzvarēt spēles, bet ja jums ir laba aizsardzība, jūs spēles nekad nezaudēsiet. Un attiecīgi šajā gadījumā tomēr Nashvillai ir plus saistība pret Detroitas komandu. Un prognozējot to galējo iznākumu, pat neskatoties uz Detroitas komandas labu uzbrukumu ar Datsuku, priekšgalā Henriku Zetterbergu un pārējiem, Todu Bertucu un arī Jimmy Hordu un Niklasu Lidstrēmu aizsardzības un vārtsargu līnijā. Tomēr prognozes ir no manas puses tādas, ka Nashvilla uzvarēs 6 spēles. Tas arī īsumā būtu viss par Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēlēm. Mēs apskatījām dažus būtiskākos aspektus, manuprāt, būtiskākos aspektus. Apskatījām favorītus, apskatījām tos melnos zirdziņus, un pašlaik atliek tikai gaidīt izslēgšanas spēles, kas arī parādīs, kā tautā saka, kas ir kas. Kas ir izslēgšanas spēļu komanda un kas ir īsti veči, kas Jāņus sagaidīs ar garām bārdām. Tad paldies, ka skatījāties! Ja patika šis raidījums, lieciet īkšķus uz augšu, ja nepatika, attiecīgi uz leju, komentējiet, parakstieties un tiksimies vēl arī šajā sezonā. Visu labu!